Apzinoties jaunu, mūsdienīgu un kvalitatīvu dzīvokļu trūkumu, valdība pieņēmusi lēmumu uzsākt programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem īstenošanu. Tā tiks realizēta pēc privātās publiskās partnerības principa. Pirmajā lotē plānots izbūvēt 1290 pieejamas cenas īres mājokļus 6 pašvaldībās, tostarp arī Rīgā. Mēs šobrīd atrodamies Pļauniekos, kur drīzumā būvēs jaunu māju, daudz dzīvokļu, un līdzīgas vietas, kur būvēs mājas, ir arī Ziepniekalnā un Bolderājā. Viens no iemesliem, kāpēc mums ir grūtības arī jauniem cilvēkiem uzsākt darba gaitas pilsētā, ir šī dzīvokļu pieejamības jautājumi. Un it īpaši mēs runājam par jauniem cilvēkiem, kuriem tie ienākumi arī vēl nav pietiekami lieli un arī uzkrājums, lai varbūt nopirkt savu īpašumā dzīvokli nav. Tādēļ pašvaldība ir ieinteresēta, lai šādi dzīvojamās platības būtu, un viņas būtu pieejamas jauniem speciālistiem, un mēs arī tiem cilvēkiem, kas mums akūti pietrūkst skolās, ārstniecības iestādēs, dažādās citādās profesijās, mums nav viņiem šobrīd pašvaldībai ko piedāvāt, un tādēļ mēs esam ļoti ieinteresēti jaunu dzīvokļu būvniecībā. Priekš Latvijas un rīdznieku maksātspējas cenas ir salīdzinoši augstas. Protams, ja mēs salīdzinātu ar kādām citām pilsētām ārpus Latvijas vai Eiropā, varbūt viņas neskaitītos tik augstas, bet salīdzinot ar reģionu kopumā valstī, salīdzinoši, manuprāt, augstas. Un diezgan liela daļa jauno speciālistu ienākumu aiziet tieši, lai samaksātu par savu mājokli. Mums pagaidām Latvijā tā pieredze nav ļoti liela ar PPP projektiem veiksmīgiem, bet tas ir ļoti labs veids, kā ar privāto kapitālu vai kādu investoru kapitālu ir iespēja izveidot infrastruktūru, vai tās skolas, vai tās ir mājas dzīvojamās, un maksāt atliktu maksājumu. Respektīvi, tas nozīmē, ka mums kā pašvaldībai nav vajadzības ieguldīt uzreiz daudzus miljonus eiro, uzbūvēt māju un tad viņu uzturēt. Tas, kas noteikti būs, ņemot vērā, ka šīs mājas būs jaunas, viņas noteikti būs arī energoefektīvas, un līdz ar to viņās komunālie maksājumi, kas daudz kur mājās, kuras mēs redzam šeit aiz muguras, kas nav siltināts, ir salīdzinoši liels, šeit tās noteikti būs ievērojami mazākas. Attiecībā par profesijām, kurām tieši noteikti tiks piedāvāti, tiks lēmts vēl domas lēmumā. Es jau prognozēju, ka tie noteikti varētu būt izglītības sistēmas darbinieki, sociālās sistēmas darbinieki, iespējams pašvaldības policisti, medicīniskais personāls, jaunie speciālisti, zinātne un tam līdzīgi. Te noteikti mēs pastrādāsim pie kritērijiem. Finanšu ministrijas virzītās PPP programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem realizācija uzticēta valsts nekustamajiem īpašumiem. Pirmie modernie energoefektīvie un cenu ziņā pieejamie dzīvokļi tiks nodrošināti 2030. gadā.